Esiet sveicināti raidierakstā Kas notiek medicīnā? Šis ir raidījums, kurā mēs spēlējam tādu kā atbilžu spēli. Mainām tēmas, bet vienmēr atbildam uz vienam tiem pašiem jautājumiem. Kas notiek medicīnā? Kā notiek? Kāpēc notiek? Kad notiks? Kas mainīsies? Un tā arī šoreiz nemainīgi turpināsim atbildēt uz tieši šiem jautājumiem. Kā jau mēs ikdienā jūtam, redzam, tehnoloģijas attīstās ļoti strauji. Mūsu dzīves pārņem mākslīgā intelekta pasaule. Un kaut vai piemērs, mūsu telefonās parādās arvien jaunas un jaunas aplikācijas. Mēs arvien biežāk pierodam nedoties uz klātienes konsultācijām, bet sazināties attālināti. Dažādas anketas un veidlapas pildām savos tālruņos vai datoros, nezvanām, lai pieteiktos pie ārsta, bet atrodam pieejamos laikus internetā. Ēdienu pasūtam nepieejot pie kases. Mācāmies attālināt un tā tālāk tā joprojām. Un tieši tāpat dažādās veselības iestādēs mēs redzam, ka nav nepieciešams runāt ar reģistrātoru, lai pieteiktu savu ierašanās pie ārsta. Tāpēc šodien runāsim par pašapkalpošanās stendiem, par sabiedrības domāšanas maiņu un tehnoloģijām, kas ienāk ārstniecības iestādēs, lai atvieglotu medicīnas personālu un pacientu ikdienu. Tāpēc šodien uz sarunu esmu aicinājis Sijāt Taboks līdzdibinātāju un valdes priekšsēdētāju Tomu Pilikseru. Sveiks! Čau. Tā, es ar tevi runāsim vairāk vai mazāk tomēr par pašapkalpošanās stendiem, kuri jau ir redzami diezgan daudzās medicīnas iestādēs, un aizvien vairāk un vairāk viņi parādās, un arī tā ir viena no lietām, kas ir tā kā jau mūsdienu tehnoloģija, cilvēki aizvien vairāk sāk pierast, bet varbūt šobrīd, uzrunājot sabiedrību, pastāst man, kas tad ir šie pašapkalpošanās stendi un kādu lomu tie vispār spēlē medicīnas iestādēs. Nu jā, mēs droši vien zinām, ka ļoti daudzas iestādes mēģina kaut kā digitalizēt savus pakalpojumus, atvieglot darba spēku, kur atrast paliek ar vien grūtāk. Un viens šāds produkts, kas ļoti labi palīdz, ir tādi pašreģistrēšanās kioski, kas tiek izvietoti slimnīcu, citādu fizioterapijas centru, citu medicīnas iestāžu reģistrūrās. Un principā tā plūsma ir tāda, tu kā apmeklētājs, tu esi jau pierakstījies, vai tu vari arī pierakstīties, iet nevis pie reģistrūras cilvēka, pateikt, ka tu gribi pierakstīties vai zvanīt pa telefonu, bet atnākt attiecīgi pierakstīties uz vizīti šajā stendā. Bet galvenā tā plūsma ir tieši tajā brīdī, kad tu esi ieradies, attiecīgi tu atnāc uz medicīnas iestādi, tev jau ir pieraksts, tu ej nevis stāvi rindā pie reģistrūras darbiniekiem un gaidi, varbūt kāds lēnāks pirms tevis, tur nevarēs atrast dokumentu, nevarēs atrast savu apdrošināšanu un attiecīgi aizkavē visu to rindu, tu pienāc pie pašapkalpošanās kioska, noskanē savu dokumentu, attiecīgi pasi vai ID karti. Kiosks uzreiz, viņam ir izveidota savienojamība ar attiecīgi medicīnas iestādes sistēmu. Kiosks tev parāda, kur ir tev šīs dienas pieraksti. Pārsvarā tas ir viens pieraksts, bet gadās arī, ka tev ir 3 pierakstu, izvēlēs attiecīgo pierakstu, samaksā par viņu, arī atzīmēt, vai tu piekrīti datus sūtīt uz vidu, vai dažādi veidi piekrišanas, kas ir principā brīvi izvēlēts no medicīnas iestādes puses. Un var ievadīt apdrošināšanu, ja tev tāda ir, un principā saņemt numuriņu un doties pat taisno uz ārsta kabinetu. Attiecīgi tu izlaidi šo reģistrācijas posmu, kurā bieži veidojās rindas, attiecīgi mēs, varbūt, protams, tas nav pilnīgi visiem paredzēts, varbūt kādam patīk tur aprunāties ar reģistrūras darbinieku tā tālāk, un tu vēl joprojām to var izmantot, bet, ja tu steidzies, tev ir viena minūte līdz ārsta vizītē, tad tu vari izmantot šādus risinājumus, kas arī attiecīgi atvieglo darba spēka nepieciešamību slimnīcās. Tas tā īsumā. Labi, bet tajā pašā laikā, kā tu redzi, varbūt ir jau kaut kādi pētījumi, jūs jau kādu labu laiku esat šajā apritē iekšā. Ir kādi pētījumi, kāda vispār ir attieksme šobrīd pret šiem pašapkalpošanās stendiem? Cilvēki zina, kas tas ir, viņi iet, viņi labprāt izmanto. Mums katrs mēs tur visu laiku izmantojam dažādas aplikācijas telefonos, un es jau iepriekš teicu, ir tik daudz digitālās formas, kā mēs tā kā pašapkalpojamies īstenībā dažādās iestādēs un veidos. Kā sabiedrība skatās, kad ir kaut kas tāds arī medicīnas iestādēs? Es teiktu, ka sabiedrība ir tīpaši šobrīd viņi ir salīdzinoši jau gatava tam. Es īstenībā šajā nozarē darbojos jau, manuprāt, 9. gadu, un ja sākumā vēl bija daudziem jāstāsta, kas tad vispār ir pašapkalpošanās, kas ir šie ekrāni, jo tajā brīdī šķiet tikai McDonald's bija iespējams vienīgi Latvijā, kas bija kaut ko tādu ieviesuši.
Tad tagad gandrīz lielākā daļa zina. Mēs jau zinām, ka tālāk jau lielākās iepirkšanās ķēdes Latvijā ievies šīs pašapkalpošanās kases, un arī ar viņiem runājot, tā viņu atklāsme ir bijusi tāda, ka viņas izmanto. Attiecīgi viņi, protams, pirms ieviešanas viņi bija uztaisījuši pētījumus un apmēram tādas aplēses aprēķinas, cik daudz cilvēku ies, un tā realitāte beigās bija vēl daudz labāka, nekā viņi vispār plānojuši. Arī, kad arī lauku reģionos vecāku gadagājumu cilvēki nāk un izmanto šīs pašapkalpošanās kases tajā gadījumā, un arī mēs redzam pēc statistikas, ka arī mūsu, protams, tas nav tik daudz kā jaunāku vecumu cilvēku, bet arī vecāka vecuma cilvēki arī diezgan aktīvi izmanto šos risinājumus. Diezgan skaidri pirms tam arī izstāstīja tos soļus, kas ir iespējami šajos pašapkalpošanās stendos šobrīd. Bet kādas vispār ir tās plašās iespējas, robežas, kuras jūs redzat nākotnes savos plānos? Tas droši vien jāskatās pēc tā mērķa. Mēs šobrīd vēl joprojām redzam, ka mūsu, protams, tas galvenais mērķis ir, lai pilnīgi visi, kas pienāk pie šī risinājuma, tiek tālāk. Jo šobrīd ir vēl kaut kādas problēmas, vai slimnīca tur ārsts ir aizmirsis pievienot pakalpojumu summu, vai vispār kas šis ir pa pakalpojumu. Un, protams, ar to arī jārēķinās, ka šis dators, viņš nevar pats, vismaz šobrīd, varbūt drīz varēs, bet viņš nevar pats izdomāt, uz kādu vizīti šis cilvēks ir ieradies, ja tas kaut kur sistēmā ir pazudis un nav attiecīgi pievienots. Tātad pirmais mērķis ir, protams, lai visi tie, kas atnāk, tie tiek apkalpoti, principā gandrīz 100%. Protams, nākamais mērķis ir, lai pēc iespējas vairāk cilvēku izmanto. To var arī dažādos veidos ietekmēt un tieši tā vairāk stāstīt par šiem risinājumiem, iespējams aicināt, izmantot. Un, protams, jo lielāks būs procents to apkalpoto cilvēku, jo arī pēc tam vairāk cilvēku nāks klāt, jo, ja tu vienreiz pieeji, tev kaut kas neizdodas, kā jau es teicu, piemēram, šis ārsts ir aizmirsis norādīt pakalpojumu uz tavai vizītei, tad iespējams tu nākamreiz iesi tomēr pie reģistūras, pagaidīs tajā rindā un izmantos šos pakalpojumus. Bet attiecīgi pēc šiem diviem posmiem, tad jau tālāk ir jāskatās, kā var vēl vairāk atvieglot, vēl vairāk automatizēt lietas, lai slimnīca savu darbinieku resursu var izmantot produktīvākiem mērķiem, nevis tur ievadīt datus kaut kādās vietās. Labi, un tad vēl būtiski šobrīd tu tā kā stāsti vairāk par pirms vizītes, reģistratūrai atvieglo darbu, tā tālāk, vai ar pašapkalpošanās stendu tev ir jāizmanto arī pēc vizītes, un varbūt, kad ir kaut kāda nākotnes plāna saistībā ar šo? Protams, jau šobrīd, arī kā mēs zinām, ejot pie ārsta, parasti tev ir droši vien divas dažādas šīs apmaksas nepieciešamības. Ir kādreiz, kad tu jau zini, ko tev darīs, tad tu pirms tam samaksā un jau ar to čeku, e-kvīti attiecīgi ej pie šī ārsta un pēc tam, principā, ej mājās. Un atkal ir citi, kad tev tās procedūras vēl pirms tam nav zināmas, tikai ārsts tajā vizītes laikā jau saprot, kas tieši tev ir jādara un arī attiecīgi izrēķina, cik daudz tev būs jāmaksā. Un tad, protams, ka tu nevari pirms tam samaksāt, jo neviens vienkārši to nezina, cik tev būs jāmaksā. Un arī šobrīd šāds pakalpojums ir pieejams, attiecīgi šī pēcapmaksa, kur atšķirība jau īsti nav. Tu vienkārši pēc vizītes, tu atkal aizēji tā kā tu pēc vizītes iet vienkārši pie reģistūras darbinieka. Visticamāk, tev ārsts būtu uz kādas lapiņas, tur uzrakstījis kaut kādus ciparus, tu viņus parādītu reģistūras darbiniekam, reģistūras darbinieks viņus tur atkal ievadītu sistēmā un tad tu veiktu šo apmaksu. Bet šajā gadījumā tad ārsts jau sistēmā to visu izdara. Tas nozīmē, tev nekādas lapiņas nav jāņem līdzi, tu nevari tur neko pazaudēt vai es nezinu, vai tādi gadījumi ir bijuši, vai to lapiņu varbūt pārrakstīt ciparus, iedot citu lapiņu beigās reģistūras darbiniekam, bet attiecīgi tu aizēji pie pašapkalpošanās stenda, noskanē atkal savu dokumentu, un tad jau tev parāda, kāda ir attiecīgi šīs konkrētās vizītes apmaksa. Un tad, tas ir no pacienta apmeklētāja puses, ja mēs skatāmies, protams, no iestāžu puses, tas droši vien vairāk attiecās uz privātajām iestādēm, tur jau pēc tam tādu apselu, jeb piepārdošanu, laikam latviski varētu būt, attiecīgi var likt klāt, kad, ņemot vērā, kāda vizīte tev ir bijusi, tad tur piedāvāt kaut kādus
nezinu, gēlus, zeķes, tabletes un tā tālāk. Es nezinu precīzi, kas tieši, kādi ir tieši tie produkti, bet attiecīgi, jā, tu vari piedāvāt jau kur tu vari iegādāties šo, iespējams pierakstīties jau uzreiz uz nākamo vizīti un tādā veidā arī automatizējot šo procesu. Un runājot par tehnoloģijām, tā kā es teiktu, tu esi tāds tehnoloģijas eksperts arī nedaudz šeit aicināts tieši medicīnas nozarē. Kādas vēl ir tās tehnoloģijas, kuras tu redzi, kas tieši ļoti svarīgi var atvieglot reģistratūras darbu medicīnas iestādēs, šobrīd pašapkalpošanās stendi? Varbūt, kad ir vēl kaut kādas ierīces, kuras tu zini jau, kuras varētu palīdzēt? Nekas īstenībā, ja godīgi, nekas tik daudz jau nav, jo tur visiem ir zināms, tas pienākums jau droši vien nav mainījies. Tiem cilvēkiem, kas attiecīgi sēž reģistratūrās, vienkārši šobrīd ir atrasts veids, kā to visu noautomatizēt, bet tas varbūt sanāk tādu nedaudz soli atpakaļ, bet ja mēs runājam par tādu pa pusēju automatizāciju, tad ir jau arī pieejami attiecīgi dokumentu skeneri, ko arī vairāk mūsu klienti izmanto. Tu attiecīgi reģistratūras darbinieks, kad tu viņam parādi pasu ID-karti, viņš nevis skatās tajā pasē un pārraksta pa ciparam, bet viņš uzliek šo dokumentu uz skeneru un visu tā informācija automātiski ielasās iekšā sistēmā, kur tas ir nepieciešams. Tas atvieglo pirmkārt pātrina reģistratūras darbinieka ātrumu un darbību un samazina kaut kādas kļūdas, ka tur sajauc kaut kādu ciparu, ievada īstenībā nepareizu personas kodu, un tad jau pēc tam sākās problēmas. To cilvēku vairs nevar atrast pēc tā personas kodu, un tas kaut kādā veidā ir jārisina. Tas ir tāds, ko es varētu pieminēt. Citādi jau droši vien tablo kaut kādi, kur ir informācija, kuros kabinetos kas strādā, kas automātiski var ielasās. Arī, ja kādreiz varbūt bija man liekas, pats atceros kaut kādās poliklinikās tu ej, un tad tur bija vai kaut kādas lapiņas vai plāksnītes tur pie sienām pieliktas. Daudzās droši vien ir vēl tagad. Un tad es iedomājos, ka kādam ir sanāk, ka viņi droši vien katru dienu to nedara, bet tad tev ir tur miljonus tie ārsti nenormāli daudz, jo tev sanāk, ka tās lapiņas jāsliek pilnīgi pa katru ārstu. Kas notiek, ja viņš, piemēram, izdomā šodien citā kabinetā strādāt, tad kāds iet tur to lapiņu nomaina. Es jau godīgi nezinu, tik sen es neesmu šajā nozarē, bet tad šajā gadījumā arī ir principā digitāls risinājums, kurš automātiski jau pēc sistēmas saprot, kurā kabinetā konkrētajā dienā ārsts strādā un uzrāda tikai tos darbā esošos ārstus. Ja kāds ir slims, tad viņš nerādās tajā sarakstā, un tad tu zini, ka tur vienmēr ir aktuālā informācija. Tas laikam pagaidām viss no mana medicīnas nozares klāsta tieši reģistratūrās. Bet tomēr atgriezīsimies vēl parunāsim par pašapkalpošanās stendiem. Man īstenībā tieši nesen bija arī saruna par to, kad es saku, bet taču tik viegli izmantot ir pašapkalpošanās stendus, un ko nē, es izmantoju iespēju, es aizēju vēl pie reģistratora, vēl uzprasu vēl papildus jautājumu vispārējo. Ko šajā gadījumā tu atbildētu, kāpēc izmantot tieši pašapkalpošanās stendus, nevis doties pie reģistratūras, varbūt vēl ar kādām papildus jautājumiem, un tas tomēr cilvēks pret cilvēku. Kāpēc sabiedrībai būtu šis jāizmanto vispār? Te es īstenībā gribētu pat no savas puses teikt, ka man nav šādu argumentu, jo arī Man ļoti patīk tehnoloģijas, es viņas vienmēr izmēģinu un ļoti aktīvi lietoju, bet, piemēram, es esmu tagad Rimī un vēlos nopirkt, man tur liela rati vai grosas, man ir pašapkalpošanās kase un man ir parastā fiziskā cilvēka kase. Ja pie fiziskās kases nebūs rindas un es varēšu pieiet, vienkārši uzlikt savu groziņu, labi, man ir tikai uz tās līnijas jāsliek savas preces, bet visu pārējo manā vietā izdarīs. Es iešu pie fiziskā cilvēka, visticamāk. Sākumā es gāju tīri, lai izmēģinātu tās tehnoloģijas, bet šobrīd, tad es iešu, jo man nekas nav jādara. Es esmu slings, man nekas nav jādara. Bet problēma ir tā, ka visticamāk pie tās fiziskās, tur būs vēl 3-4 cilvēki priekšā. Un te jau ir tas galvenais iemesls. Ja es pieeju tagad, un man ir tagad vēl 10 minūtes vai 5 minūtes, vai nav, kaut vai minūti jāgaida. Un es galā zaudēju savu laiku šādā veidā, tad, protams, ka mans laiks vismaz man ir ļoti svarīgs, un tāpēc izvēlēšos šo pašapkalpošanos, jo tur viss notiek ātrāk.
Un it īpaši labi veikalā, labi, tev varbūt pēc tam kaut kas jādara, tev ir jāsteidzas un tā tālāk, bet lielākoties jau tas varbūt nav tik svarīgi. Bet tieši pie šī ārsta, ja es zinu, ka man tagad es ierodos veselības iestādē, man ir pieraksts tur 3, un es zinu, ka man ir vismaz 15 minūtes tagad vēl jāgaida rindā, tad man ir jābūt bez 15 Ja es zinu, ka tur ir self-service risinājumi, es varu ierasties bez 2-3, ātri visu izdarīt pats un paspēt. Attiecīgi, tur nav neviens cits, kas var man tā kā sabojāt, aizkavēt mani. Kā jūs minējāt pirms tam tos piemērus, kāds tiešām tur uzdod šos jautājumus, kā tu teici, arī parunāties ar cilvēku. Tas ir ļoti labi, lai tie, kas grib parunāties, viņi noteikti neiet parunāties, neiet pie tā savu servisu. Bet attiecīgi, lai nav tā, ka es varbūt negribu nevienu runāt, bet man tagad ir jāstāv 15 minūtes un jāgaida, kamēr tas kāds, kas grib parunāties, parunājās. Un tad es aizēju pie savu servisu, es visu izdaru un dodos tālāk. Un mēs šobrīd runājam par tādu, viss ir skaisti, mums tur pašapkalpošanās stendi ir un darbojās, bet gribās arī mazliet tomēr pakacināt. Kādas ir tās problēmas, ar kurām tu varbūt esi tavs uzņēmums saskāries, tā kā izveidojot, attīstot šos rīkus? Jā, protams, kad ir problēmas, kā jau ar visiem pārmaiņu procesiem, ne visi grib šīs pārmaiņas, daudz grib strādāt tā, kā viņi ir ieraduši strādāt, bet droši vien pirms es saku šīs problēmas, arī pateikšu vienu piemēru, bijām uz izstādi Vācijā un attiecīgi prezentējām šādu veidu risinājumus un vispār, ko ar to visu var izdarīt. Un no vairākiem Vācijas medicīnas iestāžu pārstāvjiem principā tas komentārs bija tāds, tas izskatās super, kaut mēs tā varētu, bet mēs esam, attiecīgi viņi prasīja, no kurienes jūs esat, no Latvijas, jūs jau mums esat medicīnā kaut kāds 50 gadus priekšā. Attiecīgi Vācija, milzīga, bagāta, it kā tehnoloģiska valsts, bet viņiem tas viss to droši vien ietekmē tas lielums tieši, jo viņi ir milzīgi un mums kā maziem, mums kaut ko samainīt ir daudz vienkāršāk. Un viņi vienkārši saka, viņiem ļoti daudz, kas vēl notiek papīrā un attiecīgi nav tās sistēmas izveidotas tā, lai šādas risinājumus varētu ieviest. Nevis par to, ka tāda risinājuma nav, tie risinājumi, protams, viņi ir pieejami, bet attiecīgi viss tā struktūra un viss tā sistēma nav gatava šādiem risinājumiem. Bet jā, atgriežoties pie problēmām, ar ko mēs saskaramies, droši vien galvenokārt jau tas ir arī tieši šīs tehniskās iespējas, cik gatavas ir slimnīcu sistēmas, jo tā nauda mums medicīnā ir bijusi tik, cik viņa ir bijusi, un diezgan daudz, kur daudz kas varēja strādāt, daudz kas varētu strādāt labāk. Un protams, ka mēs no savas puses, mums jau to informāciju vajag kaut kur saņemt. Pēc tās informācijas, kā jūs teicat, mēs paši neizdomāsim, cik tam cilvēkiem ir jāmaksā, vai kāds viņam ir pakalpojums, vai nezinu, tur kura vizīte viņam šitā ir un kurā brīdī viņam kaut kas ir jāprasa. Mēs jau super vienkārši darbojamies. Mēs paprasam informāciju, un tad mēs apstrādājam to informāciju, un tad izdarām to, ko mēs varam izdarīt, balstoties šo informāciju. Bet, ja mēs to informāciju nevaram saņemt, tad ir daudz gadījumu, kad ir ārsti, kas pasaka, nē, man jau šitās tehnoloģijas nepatīk, es turpināšu rakstīt uz savus lapiņus. Tad to lapiņu aiznacīšu tur darbiniecei, un tad tās lapiņas kaut kur pazūd, un tad atnāk pacients, viņam ir vizīte šodien pie tā ārsta, viņš pienāk pie šī pašapkalpošanās kioska. Protams, ka viņš jau netiek cauri, viņam tā vizīte nerādās. Jo, ja tas ārsts nav ievadījis konkrēti, cikos un kāds tieši pakalpojums, un apmaksa laikam tur aprēķinās, bet cik būs jāmaksā, tad mēs tur neko nevaram izdarīt. Jā. Vēl bija viens komentārs. Vēl viens, jā, arī, kas ir varbūt ne tik daudz kā mūsu sakrā, bet arī ka ir attiecīgi kalendārs katram ārstam, kur viņš liek iekšā šīs te vizītes. Un tad, tur īsti nav vairs vietas, bet, to cilvēku grib paņemt. Un tad tu viņam ieliec to vizītes, tur, nezinu, 9 vakarā, piemēram, vai 5 no rīta. Un skaidrs, ka tas arī rada kļūdas, kad tu arī,
sistēmā tu nevari šādi vadīt un tur freestylot un brīvi izvēlēties. Tās droši vien tāds galvenās. Pēc tam jau, protams, tiklīdz šis viss būs sakārtots, tad jau tālāk mēs varam domāt par to, cik cilvēki tur nāk un kā tos cilvēkus papildus piesaistīt. Bet es pat pēc pieredzes teiktu tā, ka tā vispār nebūs problēma, jo, arī, kā es pirms tam teicu, arī mūsu risinājums tiešām izmanto daudz vairāk un labāk nekā mēs iespējams bijām plānojuši. Un jā, galvenā tā mūsu cīņa ir tas, lai tiešām, lai mēs spētu piedāvāt visus tos pakalpojumu spektru tam apmeklētājiem. Manuprāt, ļoti izsmeļošas atbildes par šo risinājumu, bet tad tā nodefinēsim beigās, kas ir tie galvenie ieguvumi sabiedrībai vai pacientam. Tātad ar šiem pašapkalpošanās standiem. Tieši pacientam. Kā es minēju, ātrums. Es varu ierasties medicīnas iestādē, un es varu būt diezgan drošs, ka es tur neiesprūdīšu reģistrūrā uz 20 minūtēm. Attiecīgi, ja es tur 20 minūtes, es droši vien rēķinos, ka man kaut kādu laiku būs man vizīte. Protams, ka tas vēl tālāk ietekmē arī visu ārsta darbu, jo tas nozīmē, ka es kavēšu vizīti, ja es būšu iesprūdis reģistrūrā. Bet jā, ja ir šie savu servisu risinājumi, visbiežāk es tur diezgan ātri tikšu cauri. Tas nozīmē, es uzreiz varēšu iet pie ārsta un es varu neuztraukties. Man nav drošības pēc jāierodās tur 15 minūtes pirms vizītes un pēc tam tās 15 minūtes atkal jāsēž koridorā, jāgaida, jo vēl jau tā man vizītes laiks nav pienācis un tad jau tas viss tur aizveļās un iespējams pirms tam kāds ir sēdējis pirms manis vēl un tad vēl tas viss aizkavējās beigās. Es pusstundu esmu nosēdējis veselības iestādē, slimnīcā un pilnīgi nevajadzīgi un liek patērēt savu laiku. Tas droši vien ir iegūms numur 1. Vēl, protams, mēs zinām, ir introverti cilvēki, kam īsti nepatīk nevienu runāt. Tas ir viens. Es negribu, varbūt tur vēl viena arī, principā, droši vien lieta, kas ir jāņem vērā, visticamāk drīzāk mazākās pilsētās, kur visi viens plus mīnus viens otru zina. Nezinu, man tur kaut kāda slimība, ko es nevienam negribu stāstīt, bet man tur reģistrūrā māsītes strādā vai, nezinu, tur sievas māsa vai, nav svarīgi. Un attiecīgi, tad arī ir šāda tā situācija tāda, kad es varu aiziet pie pašapkalpošanās risinājumu. Un neviens nezina, ko es tur, uz kādu pakalpojumu esmu atnācis un tā tālāk. Tā tas ir viens. Protams, arī, ja mēs runājam par ārzemniekiem, tad tās ir valodas problēmas, jo ne visi reģistrūras darbinieki runā angliski. Un šajā gadījumā es domāju, ka ļoti daudz ārzemnieku daudz labprātāk izvēlēsies iet. Ja mēs tieši par veselības iestādēm runājam, iet pie šī savu servisu, jo tur ir viņiem zināma valoda, un viņi var pieregistrēties vizītei savu zināmā valodā. Ok, un viens ir ieguvumi pacientam, bet otrs, kādi ir šie ieguvumi arī medicīnas iestādē un ārstiem? Jā, medicīnas iestādē droši vien tas ir arī darbspēks galvenokārt. Jo droši vien visiem ir zināms, cik grūti ir atrast šos darbiniekus. Labi, protams, viens ir samaksa, bet tas pat nav galvenais. Tev attiecīgi tev ir šie cilvēki jāatrod, tev viņi ir jāapmāca, tev ir jānodrošina viņiem tur darba apģērbs, inventārs un tā tālāk. Tā kā mēs pat nevaram skatīties tikai un vienīgi uz algas izmaksām. Mums ir jāskatās jau viss kopumā. Tur darba pasākumi, dekrēti, atvaļinājumi un tā tālāk. Tas ir droši vien visi, kas ir menedžējuši kaut kādas komandas, zina, cik grūti ir, ka tas ir izaicinājums strādāt ar šiem cilvēkiem. Tad attiecīgi slimnīcas vadība var šo resursu izmantot citādāk, var izmantot daudz produktīvāk, jau citām vajadzībām, nevis tīri paņemt naudu no apmeklētāja un pateikt, uz kuru kabinetu viņam ir jādodās. Noteikti tā ir tāda
vairāk tāds kā mārketings iespējams. Nu, jo es arī ja es aizēju uz medicīnas iestādi un arī visi tie iemesli, ko mēs pirms tam izrunājām, kāpēc tas ir labāk man kā pacientam, tad es redzu, ka tur ir šis self-service un attiecīgi es izmantoju visus jau manis minētos, visas manas minētās priekšrocības un man uzreiz jau daudz labāk patīk tā iestādes iespējams. Protams, pa medicīnas iestādi mēs nevaram teikt, ka biežāk iešu un tas būs forši. Bet tieši tā, ja man būs varbūt jāizvēlās starp divām, vairāk droši vien runājot par privātajām, tad tas nospēlēs par labu attiecīgi kādai konkrētai iestādē. Bet tie principā arī ir tie galvenie ieguvumi medicīnas iestādē. Un ja mēs runājam par ārstiem, arī jau pirms tam teicu piemēru, arī ārsta tas darba laiks, viņš tev vairs nebūs, tevi tik daudz neietekmēs kaut kādas uzkāršanās reģistrūrā. Piemēram, tur reģistrūras darbinieks viens ir tikai, vai ir divi darbinieki, viens ir saslims, paliek tikai viens, noteikti visu laiku būs rindas, visu laiku būs kaut kādas nobīdes, tas nozīmē, ka tev arī tie klienti nāks haotiskāk, iespējams vēlāk vispār varēs aiziet mājās, jo pēdējais pacients būs atnācis tur, ticis pie tevis pusstundu vēlāk. Un tās arī ir tās galvenās priekšrocības ārstiem. Protams, kad ir jārēķinās, ka tev būs arī pašam jāpāriet uz šo digitalizāciju, tev būs jāievada attiecīgi precīzi informācija par saviem pacientiem un viņu apmeklējumiem, bet es domāju, ka priekšrocības noteikti ir vairāk nekā mīnus šeit. Lieliski, un tādā noslēgumā varbūt var iedot tādus, kā ceļavārdus sabiedrībai saistībā ar šo tehnoloģiju laikmetu, ar šo digitalizāciju kā tādu, un varbūt arī ir kāda vieta, kur mēs varam vairāk uzzināt par šo risinājumu, papētīt, varbūt kāda informācijas vietne, kur varam arī ielūkoties. Par mūsu risinājumu, tu domā tieši konkrēti? Jā, var arī par jūsu risinājumu. Jā, mūsu risinājumu jūs noteikti varat uzzināt mājaslapā tabbox.eu vai arī kādā no jau diezgan daudzām medicīnas iestādēm, kas ir Bērnu slimnīca, Gaizeres slimnīca, Veselības centra apvienība, Rīgas veselības centrs, ortoklīnika un noteikti vēl vairākas. Bet ceļavārdi. Jā, varbūt tāds aicinājums būt vienlaicīgi, būt saprotošiem, ja kaut kas nestrādā, jo tāpat kā pie cilvēka aizejot, es domāju, ka tās kļūdas pavisam noteikti tiem digitālajiem risinājumiem ir daudz mazāk nekā cilvēcīgās kļūdas, bet iespējams, ka tie digitāli risinājumi, varbūt arī tā nav, bet iespējams, ka viņi tagad dabū vairāk, jo ja tur kaut kas nestrādā, tad tā nedrīkst īsti būt. Bet jā, noteikti ziņot arī par viņām, visticamāk tas ir slimnīcas vadībai, dot ieteikumus un droši vien nelietošu tādu banālu frāzi, kā ejiet visi tagad lietojiet tikai self-service un tas ir tur izcils un tā tālāk, tā kā es jau pirms tam teicu, tā ir jūsu brīva izvēle, ja jūs vēlaties ietaupīt savu laiku un ja jums ir svarīgi ātrāk tikt cauri šim procesam, vai arī jūs nevēlaties runāt ar šo medicīnas darbinieku, tad droši ejiet, izmantojiet risinājumus un tikpat labi arī pretēji, ja jums nekur nav jāsteidzās, jūs esat ieradies medicīnas iestādē 20 minūtes pirms savas vizītes, jūs labprāt parunātos ar brālēnu, kurš tādā reģistrūrā vai vienalga nepazīstam cilvēku, tad droši arī tieši tikpat labs veids, kā tikt šim visam cauri, vienkārši ir jāsaprot, tie cilvēki jau ir dažādi, un tāpēc arī mēs cenšamies nodrošināt attiecīgi katram cilvēkam savām nepieciešamībām tās vajadzīgās iespējas. Jā, tas būtu viss droši vien no manis. Liels paldies tev par sarunu, un raidījuma noslēgumā nākas secināt tikai vienu. Tehnoloģijas un digitālie rīki aizvien vairāk un vairāk parādīsies mūsu dzīvēs, arī mūsu ārstēšanas procesos. Sabiedrība mainās, domāšana mainās, un jāsaka, mums ne tikai ir arvien vairāk jāpierod pie šīm jaunajām tehnoloģijām, bet īstenībā mēs jau arī arvien vairāk paši tās pieprasām.
Iesim līdz laikam, ne tikai prasot to no ārstniecības personāla, bet arī paši iesaistīsimies šajā attīstībā. Jo tieši tehnoloģijas ir tas, kas attīsta mūs arvien jaunā līmenī, arī medicīnas nozarē. Tiekamies jau nākamajā Kas notiek medicīnā raidierakstā. Atā!